Viens gads ir nodzīvots zem Republikas saules. Mēs esam likuši pamatus Latvijas augstskolai, Nacionālai operai, Nacionālam teātrim, bibliotēkai, Gleznu galerijai, rakstīja Kārlis Skalbe 1919. gadā. Jau vairākās starpresoru komisijās un apspriedēs konstatēts, ka līdzšinējās valsts bibliotēkas ēkas telpas viņa uzdevumiem galīgi nepiemērotas, un ka valsts bibliotēkai nepieciešama speciāla, lielas, modernas bibliotēkas vajadzībām piemērota būve. Pēc nepilniem 10 gadiem rakstīja izglītības ministrs Tentelis Saeimas deputātam Rainim. 2003. gada 6. jūnijā Saeima pieņēma likumu par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu īstenošanu, kas paredz līdz 2008. gadam uzcelt jaunu Nacionālās bibliotēkas ēku pēc arhitekta Gunāra Birkerta projekta. Tā tiks būvēta Daugavas kreisajā krastā starp Akmens un dzelzceļa tiltu tieši pretī Vecrīgai. Gluži kā tautas teikās, kur gaismas pils iznirst no ūdeņiem kā sentēva gudrības simbols, arī jaunās Nacionālās bibliotēkas ēkas misija būs glabāt un darīt pieejams gadsimtos krātās vērtības. Fasādē, kā atgādinājums neaizmirst pagātni, spoguļosies Vecrīgas torņi, kur vertikālis vienlaikus simbolizē jaunās valsts augšupeju un nākotnes ideālus. Ēkā glabāsies 6 miljoni publikāciju, vairāk kā 50 valodās. Stabilajām un izturīgajām dzelzbetona konstrukcijām vieglumu un izteiksmīgumu piešķirs stikla āda. Ēkas sirdē, kur tiks izvietotas grāmatu krātuves, bibliotēkas dārgumi būs droši pasargāti no gaismas un citu vides faktoru iedarbības, arī no iespējamiem plūdiem. Plaša pieeja tradicionāliem un elektroniskiem informācijas avotiem, mūsdienīga vide un bibliotēkas pakalpojumi kalpos kā katalizators zināšanu apguvē, pētniecībā un attīstībā, tā sekmējot Latvijas iedzīvotāju konkurētspēju globālajā informācijas laikmetā. Bibliotēkas galvenā ieeja būs no Uzvaras bulvāra puses. No Rīgas centra tā būs ērti sasniedzama ar sabiedrisko transportu. Bibliotēka būs valsts nozīmes kultūras centrs, kur līdzās grāmatu krātuvei būs grāmatniecības muzejs, izstāžu zāles un konferenču centrs ar lielo zāli 330 vietām. Lielā zāle būs piemērota lekcijām, kameramūzikas koncertiem, teātra izrādēm. Tās akustika apmierinās visdažādākās prasības, no tautas un klasiskās mūzikas līdz runātajam vārdam. Muzejs dokumentēs latviešu mīlestību uz grāmatām. Jau 17. gadsimtā Ernsta Glika bībeles tulkojuma tirāžas lielāko daļu, 800 eksemplārus, nopirka latviešu zemnieki. Vēl šodien grāmatu iegādēji izdoto līdzekļu ziņā uz vienu iedzīvotāju Latvija ir pirmajā vietā jaunajā Eiropā. Muzeja ekspozīcija izsekos latviešu grāmatniecības vēsturei, no pašiem pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Lielais A3 8 stāvu augstumā akcentē interjera plašumu un gaišumu. Caur elektronisko kontrolpunktu lasītājs nokļūs beletāžā, kur atradīsies uzziņu un informācijas centrs un periodisko izdevumu lasītava. Kopumā bibliotēkā būs 1200 moderni aprīkotu lasītāju vietu. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts sevi ietver ne tikai ēkas būvniecību, bet arī valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb gaismas tīkla izveidošanu, kas savienos bibliotēkas, skolas un akadēmiskās institūcijas un nodrošinās informācijas pieejamību visatālākajos Latvijas novados. Lasītavas, kādas redzamas 2. stāvā, būs izvietotas pa visu bibliotēku. Brīvpieejas krājumā atradīsies 350 000 vienību, plaši nozaru un uzziņu literatūras krājumi. Jaunās ēkas iekštelpas projektētas pirmkārt, domājot par lasītāju un darbinieku vajadzībām, par prasībām grāmatu glabāšanai. Krātuvēs grāmatas glabāsies kompaktos, mehāniskos plauktos. Ērtu un ātru to piegāde lasītājiem nodrošinās lifti. Speciālie krājumi, piemēram, retās grāmatas, manuskripti, notis, plakāti, letonikas krājums, glabāsies bibliotēkas 4., 5. un 6. stāvā. Mākslas centrā 4. stāvā atradīsies mūzikas, vizuālo un audiovizuālo dokumentu krājumi, multimēdija. Te paredzēta vieta arī nelielai mākslas izstāžu galerijai.
Bērnu literatūras centrā būs laipni gaidīti dažāda vecuma apmeklētāji. Te būs gan pasakas stūrītis, gan vieta pusaudžu literārajiem pasākumiem. 11. stāva telpām iespējams daudzveidīgs izmantojums sanāksmēm, grāmatu atvēršanas svētkiem, balvu pasniegšanai un citiem pasākumiem. Kopš 1999. gada projekts ir ieguvis UNESCO atbalstu un patronāžu. Bibliotēkas projekts būs ne tikai valdības, pasaules labdarības organizāciju un privāto ziedotāju miljonu vērts ieguldījums Latvijas nākotnē, izglītībā un kultūrā, bet Gaismas pils kļūs arī par redzamu nacionālās pašapziņas izpausmi 21. gadsimtā.